Sveiki un laipni lūgti jaunajā sērijā. Mani sauc Filips, un šodien mēs izgatavosim šo skaisto sienas plauktu. Šodien mēs izmantosim metālu un koku, tomēr šim plauktam tev vajadzīgi tikai 3 materiāli – vītņstieņi, taisnstūra caurules un priedes saplāksnis. Kā parasti, nepieciešamos materiālus un instrumentus atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Šādi izskatīsies pabeigts plaukts, un mēs sāksim ar taisnstūra cauruļu sagriešanu ar metāla lentzāģi. Kad visas caurules ir saīsinātas, vari notīrīt grieztās malas un atzīmēt urbuma vietas. Mums ir 4 urbumi M3 vītnei. Tas nozīmē, ka vispirms urbjam ar 2,5 mm urbi un pēc tam ar vītņgriezi izveidojam M3 vītni. Atlikušie 2 caurumi vispirms tiek izurbti ar pakāpju veida urbi līdz 1 cm, bet aizmugurē izurbjam 6 mm caurumu. Tas vēlāk kalpos stiprināšanai pie sienas. Stiprinājuma caurumi ir izurbti visā kvadrātveida caurulē. Tagad ņemam pakāpju veida urbi un izurbjam priekšējo caurumu lielāku, lai cauri ietilptu uzgaļu turētājs un skrūve. Un skrūves atvērtu tikai caurules profila aizmugurējo virsmu. Tagad ar vītņgriezi es 2,5 mm caurumos iegriežu M3 vītni. Tā, tas der. Līdz ar to metāla detaļas ir pabeigtas, un mēs varam ķerties pie darba ar koku. Sākam ar plauktu sazāģēšanu, izmantojot iegremdējamo zāģi. Tagad katram plauktam izzāģēsim vēl 2 iegriezumus caurulēm. Tos novietojam 50 mm attālumā no ārējās malas un izmantojam figūru zāģi. Kad iegriezumi ir izzāģēti, mēs izlīdzinām 3 dēļus savā starpā un izurbjam 2 4 mm caurumus vītņstieņiem. Plauktu balstiem es apakšpusē vēl izzāģēju 2 mm dziļu gropi ar zāģa asmens platumu, lai plaukti droši turētos. Esmu noslīpējis plauktus un ieskrūvējis balstus, un tagad mēs varam doties piestiprināt plauktu pie sienas.
Tagad tas ir horizontāli. Domāju, ka es plauktā likšu attēlu ar Dantes un Dženiju. Ieraksti komentāros, ko tu liktu uz savu plaukta, un vienkārši sāc. Tu to vari!